Saskaņojiet savas risinājumus starp 4 apakšsistēmām. Pirmkārt, sadarbībā ar klientiem. Kādi segmenti, kādus produktus, kādus pārdošanas kanālus un kāda miedarbība jums ir ar klientiem. Bieži vien tas ir pirmais, ar ko sāk, un par to vajadzētu vienoties visātrāk. Bet tajā pašā laikā nedrīkst aizmirst par operatīviem procesiem, sagādi, ražošanu, piegādi, vai tas atbilst tam izmaiņām, ko jūs esat izdarījuši pretī klientiem. Tajā pašā laikā darbinieki, jūsu komanda, vai viņi pietiek, vai varbūt kaut kur tiešām ir pa daudz un var kādam uzņēmumam aizdot, kā mēdījos aicina. Vai tā komandas saliedētība ir pietiekama, vai arī jūs trešā laižat uz priekšu, tomēr var apsēsties ar cilvēkiem un parunāties vairāk nekā jūs to esat bijuši darījuši ikdienas situācijā. Un, protams, nauda, finanses. Jāskatās, vai pietiek, vai šo izmaiņu rezultātā klientos, procesos un darbiniekos jums kaut kur neradīsies bedres naudas plūsmā. Vai jūs izmantojat tos instrumentus, ko šobrīd piedāvā valsts uzņēmumiem. Tās ir tās lietas, kuras vajadzētu saskaņot, 4 savā starpā. Protams, klienti ir svarīgākie. Un, ja jūsu darbinieki redzēs, ka tie risinājumi, ko jūs esat ieviesuši, viņi nerada problēmas kādā no citiem no šiem apakšsistēmām, tad tas stress komandā būs daudz mazāks un produktivitāte vienlaicīgi būs daudz lielāka. Jo cilvēkiem būs pārliecība, ka visa tā sistēma jums turās kopā. Un tā saskaņošana, tajā bildē, ko jūs redzat, viņi notiek no kreisās uz labās puses. Klients ir pirmā vietā, un ar to vajadzētu sākt un paskatīties, vai viņam ir mainījušies kaut kādas vajadzības, vai jums nevajadzētu pamainīt kanālus, pa kuriem mēs ar viņiem komunicējam. Ja? Tagad daudzi strādā attālināti, un, piemēram, arī pazīstams uzņēmums, viņi saka, mūsu pārdošana palikusi ātrāk, jo mums beidzot nav jābrauc pie klientiem. Ja? Mēs starptautiskus projektus pārdodam, mēs daudz ātrāk varam satikties. Vienā dienā 3 tikšanās, nevis vienā nedēļā 3 tikšanās viņi var uztaisīt. Tad, kad klienti ir apzināti, un tā apakšsistēma ir skaidrs kaut kāds pārmaiņas, ko jūs viešat, tad tālāk jāskatās, kas ir jāmaina procesos. Jo arī ātrāk paliekot šīm pārdošanām, arī tālākie procesi ir jāpātrina. Varbūt tur jāņem papildus cilvēki, vai jāveic viņiem papildus apmācību, lai nodrošinātu daudz efektīvāk šo attālināto darbu ar klientiem tieši pārdošanā. Un tāpat attiecībā uz finansēm. Varbūt veicot vairāk sarunas ar klientiem, jūs tiešām vairāk pārdosiet, bet jums ir atliktais maksājums, nezinu, atkarībā no biznesa. Ar kuģošanu citreiz tur ir 9 mēneši vēlāk, ka klients var maksāt. Un ja jūs tagad tādus pārdosiet vairāk, kādu bedri tas radīs jūsu naudas plūsmā? Tāds ir jautājums. Bet tā saskaņošana ir no kreisās uz labo pusi. Un, tad, protams, var arī lēkāt uz vienu un uz otru, līdz jūs redzat, ka ir aptuveni pareizi. Kā jau es teicu, absolūta sinhronizācija pat normālā gadījumā nav iespējama. Bet ir vajadzīgs paskatīties, vai kaut kur nerodās, teiksim, kritiska plaisa, kas tūlīt pārtaps par caurumu, kurš sāksies smelties iekšā ūdens un kuģis sāks grimt.